Tad, ja pastās šai lapiņai otrā pusē, tur ir akordu apzīmējumi. Rekur, ja viņi noliek blakus tādā veidā, tad visu var vieglāk saprast. Rekur, baltā tā resnā līnija ir tā melnā resnā līnija. Tie aplīši nozīmē brīvās stīgas, ka tur neliek pirkstus, jo šeit ir stīgas garaniski, tāpat kā šeit. Un te ir ladas vertikāli, tāpat kā šeit. Un tad, lai dabūtu pirmo akordu, mums jāliek trešais pirksts uz pirmās stīgas uz trešās ladas. Kāds izstās dzīvē, 1, 2, 3, trešais pirksts. Ja noliec blakus šo lapiņu rokai, tad sanāk 1, 2, 3. Un tad, lai dabūtu to C akordu, mums jāuzliek šeit pirksti. 1, 2, 3. Pietiek ar vienu pirkstu un skan C akords. Otrais akords ir AM akords. Un tad, lai viņu dabūtu, tev jāuzliek šeit pirksti augšā 1, 2, un viņam ir jāskan tā. Un tad, lai dabūtu trešo akordu, tev ir jāuzliek vēl viens pirksts šeit, 1, 2, uz otrās stīgas, pirmās ladas, un šo vidējo tepat var atstāt no AM. Un to spēlē ar šiem diviem pirkstiem, nevis ar šiem vai citiem pirkstiem, tāpēc, lai būtu vieglāk pārlikt pirksts uz šo C akordu. Un tas pats notiek no C. Uzliec C, nospēlē, tad uzliec F, nospēlē, un tagad pamēģini nospēlēt C, neatlaižot pirkstu tālu prom no F. F, C, F, C. Un tas būs pareizais veids, kā mainīt šos akordus. Jo, ja roka ņem visu laiku nost, tā kā es to daru, tas prasa daudz ilgāku laiku un nav tik efektīgi. Kāpēc es to daru? Tāpēc, lai tev ir vieglāk redzēt, ko es daru. Jo, ja es spēlētu šādi, tad nevarētu saprast, ko es daru, vai ne? Ja tev rodas kāds jautājums, atstāj komentāru. Un mūsu mājaslapā ir pieejami ļoti daudz mācību materiālu ukulelē. Ir arī šīs akordu lapas digitālā veidā, kā arī mācību grāmatas ir pieejams arī bez maksas. Dodies uz ukulelrīga.lv un sāc mācīties savu jauno foršo instrumentu. Lai tev superīga diena! Čau!